Ko darīt, ja veikalos atrodamie tēkrekli šķiet pilnīgi vienādi un pilnīgi bez jebkādām individualitātes pazīmēm? Atbilde ir radīt savu kreklu pašam. Tieši tādā veidā jūs uz tā varēsiet uzlikt savas vispārdrošākās fantāzijas un būt neatkārtojams. Piemēram, šādi. Reizēm ideja par jauna uzņēmuma radīšanu rodas konkurentu dēļ, proti tie nav gana elastīgi un nepiedāvā pietiekami plašu pakalpojumu klāstu. Tieši tā arī radās uzņēmums Uzvelc kreklu. Tā vadītāji, kas agrāk strādāja citos uzņēmumos, saskārās ar problēmu, ka ir ļoti maz iespēju pasūtīt apdrukātus krekliņus saviem kolēģiem. Turklāt to nevar izdarīt virtuāli, par piegādi nemaz nerunājot. Uzņēmums šogad ap Jāņu laiku jau svinēs savu 2 gadu jubileju. Aktīvā darbība gan sākusies kopš pagājušā gada vasaras, kad iegādātas kvalitatīvas drukas iekārtas. Mēs atšķiramies galvenokārt ar 3 būtiskām lietām. Pirmkārt, mēs piedāvājām Latvijā ražotu un printētu dizainu. Otrakārt, mēs par prieku meitenēm un dāmām izdekorējam krekliņus ar kristāliņiem. Un trešā lieta, ka mums vienīgajiem Baltijā šobrīd ir tiešā digitālā druka, kur mēs varam apdrukāt jebkura veida materiālus un arī dizainiem. Varam printēt, uzdrukāt jebkurus dizainus ar krāsu pārējām smalkām detaļām. Ieejot uzņēmuma Uzvelc kreklu mājaslapā www.uzvelckreklu.lv, ikvienam pašam ir iespēja izveidot sava krekliņa dizainu, kā arī izvēlēties izmēru, krāsu, fasonu un to nopirkt. Krekliņš tiks izgatavots uzreiz pēc pasūtījuma saņemšanas un piegādāts klientam uz mājām vai biroju visā Latvijā. Apdrukas produkti izvēlēti tā, lai ik viens varētu sev atrast piemērotu krekla modeli un krāsu. Lielākā daļa kreklu ir ražota Eiropā, taču šobrīd tiek plānots dažus sieviešu modeļus šūt tepat Latvijā. Paši ražotāji pārliecinājušies, ka viņu piedāvāto kreklu kvalitāte ir tiešām laba. Pareizi kopjot, krāsas saglabājas spilgtas un dizaina vai teksti uz krekliem nemaina savu sākotnējo izskatu un formu. Vīriešiem tiek piedāvāti gan brīvi krītoši tēkrekli, gan arī tādi modeļi, kas izceļ auguma formas. Arī sievietēm pieejami gan platāki, gan pieguļošāki krekliņi dažādās krāsās. Paši ražotāji īpaši vēlas izcelt topiņu ar O-veida apaklīti, jo tie ir īpaši piemēroti apdrukai. Dizains uz krekliņiem izskatīsies vēl labāk, ja tas tiks papildināts ar kristāliņiem. Visbiežāk meitenes un sievietes vēlas savus apģērbus paspilgtināt ar šādiem mirdzošiem akmentiņiem. To uzlīmēšana uz krekliem lielākoties ir roku darbs. Akmentiņi pa vienam tiek rūpīgi uzlikti izvēlētajā vietā, un tad īpašā iekārtā tiek pielīmēti. Savukārt mazajiem ārā rotaļām noderēs 100% kokvilnas krekliņi un siltās jakas ar kapuci vai bez tās. Kā pikantu pārsteigumu otrajai pusītei, iespējams pasūtīt arī apdrukātu apakšveļu, ļaujot vaļu savai fantāzijai un realizējot visstrakākās idejas. Uzņēmums piedāvā arī priekšautu, auduma somu un kaklasaišu apdruku, kas lieliski noderēs gadījumos, kad vajadzīga īpaša dāvana kādam tuvam cilvēkam. Protams, apdrukāšanai ik viens var nest arī savu krekliņu vai citus tekstilu izstrādājumus, pat vienkāršus auduma gabalus. Maksimālais apdrukas laukums ir 35 x 45 cm. Tikai jāievēro, lai auduma sastāvā būtu vairāk kā 50% kokvilnas. Kad pasūtījums nonācis Uzvelc kreklu darbnīcā, izvēlētais dizains tiek pārsūtīts uz drukas iekārtu. Tajā tiek ielikts pasūtītāja izvēlētais krekls un dizains automātiski tiek pārnests uz tā tiešās digitālās drukas iekārtā, kas krāsas uznes uz auduma šķiedrām. Šī tehnoloģija nodrošina to, ka uzdruka nenolobīsies, nenomazgāsies un neplīsīs nost. Daudzi citi kreklu apdrukātāji uzdrukas līmē uz krekliem ar plēves palīdzību. Tā, protams, arī ir īpaša tehnoloģija, taču līmētās uzdrukas bieži vien neiztur pat pirmo mazgāšanas reizi, un mīļākais krekls ir pagalam. Kad uzklāta druka, krekls tiek likts uz līnijas, kur 370 grādos krāsas tiek vairākas reizes nožāvētas. Kāda kopšana būtu vispiemērotākā jauniegūtajam kreklam? Galvenais, ko vajag ņemt vērā, kad apdrukātus krekliņus nevajag mazgāt 100 grādos kopā ar baltajiem apģērbiem un gultsveļu un tam līdzīgi, bet apģērbus kopjot pareizi, tātad mazgājot 30 grādos, izgriežot apģērbu uz otru pusi, tad nekas nenotiek, ne apģērba apdrukai, ne pievienotajiem uzdrukātajiem kristāliņiem. Un tieši tā arī ir mūsu specifika, ka mēs piedāvājam šo te druku, kas ir noturīga, kuru var gludināt, burzīt, mazgāt, un tā ir arī patīkama valkāšanai. Uzvelc kreklu ir pārliecināti, ka tieši no darbiniekiem atkarīga viņu veiksme. Šobrīd, piemēram, tiek meklēti jauni dizaineri un mākslinieki, kas grib parādīt sevi un piedāvāt savus darbus visā Latvijā, drīzumā arī Lietuvā, Igaunijā un citur Eiropā.
Viennozīmīgi mūsu spēks ir mūsu komanda. Ja mēs visi esam jauni un radoši, aktīvi cilvēki, kas tiešām deg par savu lietu. Bet jāsaka godīgi, ka mēs visi zinām, ka situācija Latvijā šobrīd ir tiešām dramatiska. Tāpēc es un mēs visi kopā tiešām aicinām visus Latvijas iedzīvotājus izvēlēties tieši Latvijā ražotu preci. Jo tieši tādā veidā naudiņa paliks mūsu valstī, un tad arī mēs varam cerēt, ka mēs šo laiku izdzīvosim.